7 no rīta, un mēs esam jau gatavi mazam ceļojumam uz Poliju. Te parādīšu, kas mums ir līdzi sataisīts. Mums ir, jā, sīlē, ko počējās. Tā ir selfija. Re, kur ir, šitas ir viss uz... Vīrs pasmaidi. Un ir, re, kur ir visas mantas, tas ir pasā mantas no drēbēm. Pilns bagāžnieks ar drēbēm un mantām. Tas ir tas, kas mums ir līdzi. Sīlē, počējās, tā ir selfijas. Un tā kā jā, tad šitas ir viss līdzi. Un tā arī, protams... Tas depo ir fonā. Un tas ir arī mantas un kā arī ēdiens, dzērieni. Tas viss līdzi. Somu, piknika, vai mums būtu ko pārst un tā. Pa ceļam. Jā, un dosimies mēs ceļā. Un mūsu galējais punkts mums ir Polijas kalni. Dosimies tur. Tuvamies Lietuvas robežai un priekšā var redzēt, ka ir ļoti tumši mākoņi, kas gaidāms ir Lietutiņš. To mums rāda kartē, ka varētu būt apmēram līdz Klaipēdai, ja Lietutiņš pēc Klaipēdas jau varētu vairs nebūt, bet jā, tā kā esam jau pie Rucavas un tuvojamies Lietuvas robežai. Mēs esam jau Lietuvā, mums tagad sākās 3 kilometri garš posms, kad ir šī te ātruma kamera. Un kamerā izstāsta diezgan gaiši, bet patiesībā ir nenormāli tumšs. Liekas, ik 9 vakarā vai 10, un mēs braucam uz kaut kādu apokalipsi, nevis viņi pie mums, bet mēs pie viņas. Un nenormāli liekas, tā kā šausmu filmā, nu tu no kaut kā mūds, ir mežs, pa priekšu brauc kaut kāda mašīna, kas cenšas no kaut kurienes izmukt. Ik pa laikam ir kāds zibens, bet nu rekur arī jau ir mašīnas, ir kaut kāda rosība. Izstāsta, ka ir ļoti tumšs, nevis tieši rīts, bet nu, jā, līdz mums lietus. Tā ir sācies mūsu atvaļinājums. Jā, mēs tagad braucam uz Klaipēdu. Un caur Klaipēdu brauksim arī attiecīgi tālāk. Lights are always this bright in here. I don't know if the music is always this loud. And all I feel is awakening deep inside of me. I'm going back to the days when I felt proud. I was born by the river. Tiny rays of sun can rest my head. I was born by the river. You laid me down on grass to make my bed. I was born. Esam atbraukuši jau 170 km no Liepājas. Esam Lietuvā. Mums palikuši līdz Kaunijai vēl ir 130 km, kur mēs samainīsim naudiņu uz Polijas zlotiem. Jā, un šeit mēs tikko piestājām pie Circle K un pārēdām brokastis. Pārēdām brokastis jau. Jā, un vēl baudam smuko laiku, jo saulīt sāk spīdēt. Un jā, un tad varam izbaudot šo laiku. Esam ceļā līdz Kaunijai. Palikuši vēl 92 km. Ļoti labi noskaidrojies laiks. Jā, ļoti smuks laiks. Te ir ļoti forši braukt, tāpēc, ka ir pēc pāris kilometriem ir uzpildu stacijas, ja vajag uz tualeti un tā. Tā kā ir ļoti skaisti laiks. Jā, mākoņi arī sāk uzpildot. Jā. Uzkrātējā uzpildu stacija pēc 5 metriem. Jā. Laikot maziņā visu tualeti, bet ir. Jā, ja nu gadījumā kādā vajag, ir arī Lietuvā ritīgi forši.
kad ir lapenītis, kur piestāt un paēst. Mēs esam redzējuši vairākās uzpildu stacijās. Piemēram, arī mēs, kur ēdām brokastis, tur arī bija galdiņi, tā kā riktīgi forši. Esam Kaunijā, bijām samainīt naudiņu. Samainījām, mēs izdomājām, ka mums vajadzēs 1000 zlotus. Tas nozīmē, ka mums bija jāiedod pretī 230 eiro un 72 centi, kurās ietilpa iekšā 3,50, kas ir komisijas maksa. Samainījām to visu ļoti forši. Tur ir tāds tā kā tirdzniecības centrs ar pazemes stāvvietu, kur 2 stundas var stāvēt bez maksas. Līdz ar to tev jāmaksā par stāvlaukumu, tā ātrie samaini, kas tev ir nepieciešams. Tur ir arī rimī, arī kaut kas arī no ēdieniem vajadzīgs, un tad tu vari doties arī attiecīgi tālāk. Tajā tirdzniecības centrā arī autovos, tāpēc, piemēram, tas ir ļoti ērti arī tiem cilvēkiem, kas, teiksim, atbrauc ar autobusu. Arī, teiksim, uz Kauni varbūt kādā ekskursijā vai pēc tam ar pārsēšanos tālāk, tā kā ir ļoti, ļoti attiecīgi arī ērti. Jā, un vēl ir labi tas, ka cilvēks, kas apkalpoja, ja, piemēram, labāk pārzina krievu valodu, tad var runāt arī krievu valodā. Krievu. Jā, attiecīgi. Lietuviešu. Jā, protams. Tur bija ļoti daudz valūtas, uz kurām viņi tad attiecīgi varēja samainīt. Nu, vismaz piedāvāja mainīt. Jā, tā kā to mēs izdarījām noteikti jau Lietuvā, lai mums iebraucot tad attiecīgi jau ir Polijā, ir šī samainītā naudiņa. Šeit arī tāds pats gulds kā pie mums Latvijā. Protams, mēs esam Baltijā vēl joprojām. Un tagad mēs esam ceļā uz Marijampoli. Un tad jau no Marijampoles mēs dosimies tālāk attiecīgi jau uz Poliju. Polijā uz pirmo apskates objektu. Esam atbraukuši uz Marijampoli, kur mēs iesim pastaigāties tāds Marijampoles centru. Esam atbraukuši, jā. Tā, kur mēs atrodamies šobrīd, kur mēs atrodamies. No. Tas, ko es bilbokos, tie 2 lielie kaķi. Tie arī bija tie mazie kaķīši. Es domāju, ka viņi ir milzīgi, bet tie bija tie 2 mazie kaķīši. Jā. Tas arī bija jāapskata. Tev 10 iet Marijampolē. Bet es teicu, vai pašiem pēc kāds nāc pašēc, kur mēs atrodamies šobrīd. Kāds ir cipars pie tiem kaķīšiem? Nekāds. Augšā ir? Nav. Ir. Nosaukt. Kā? Kaču kamielis. Reku 31. 31. Nu, ot, mēs esam tur tādi, jā? Kur mēs iesim? Šitā reku mēs pa šo ieliņējam. Vai tad? Jā, jo reku redzi, mēs iegriezamies tie iekšā. Tur jāiet. Aizējām vēlreiz uz tiem kaķiem. Nu, mēs tur varam. Mēs tam aiziet, ejam tur. Ejam. Jā, aiziesim pastaigāties. Ir laukā 32 grādi un ir ļoti karsti. Turcijā šajā laikā bija labāk pēc 30 grādi. Tā nevarēja just. Jā, paskatīt, mēs tādu ieliņu. Tādu ieliņu. Nu, sevi, ko dari? Ūdenīt. Tas netīrs. Auga. Augs, jā. Bet ļoti atsveicinoši šajā dienā. Te var redzēt arī kaut kāds sieva spēlējas ar ūdeni. Laikam nav bijis sen jūrā. Šovasar tikai vienu reizīti. Tikai vienu reizīti, tad visi pasaiet tālāk. Kaut kāda statuja ir. Var aiziet. Vai mēs iesim tālāk un staigāties uz priekšu? Ja bija vairāk, un tad arī nebūs kur iet, jāiet uz priekšu. Iesim skatīsimies. Apkaļ attāksim, tad jau varētu atkal papunčāties. Jā. No Lielburta iebraucot, tad viņiem reka tādas, es vēl redzēju 2 vietās, reka tāda vēlnā plāksniņa.
Mexican skies. Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican skies. Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Nevienai pirkstus tikai. Dod pavarāt iet tālāk. Esam ieradušies Polijā. Un jā, pirmā pietuvieta ir veci dzelzceļa tilts. Te jau tur redzēt. Tas ir, uz to mēs arī dosimies. Dosimies pa turienu tā apkārt un uzkāpsim augšā. Vecā dzelzceļa tiltu, ir 2 tilti. Noparkojamies autostāvoklimā un dosimies tur augšā. Pastaigāties, pastīties, kā tas skats no turienes ir. Tas ir mūsu pirmais Polijas apskats objekts. Jā, dosimies tā, uzkodīsim vēl kaut ko. Gribās kaut ko uzkost jau ir bez 22 dienā.
Dos kaut ko uzsos padzēties, jo ir karsts, 32 grādi. Jā, un tad dosimies tālāk. Jā. Dodamies uz tilta, labiem poļi, trakie poļi. Jā, dodamies uz to tilta, pasīties, kāds ceļš tad augšā. Nav jau nemaz tik augsts uzkāpt izskatās pagaidām. Nezinu, kas tur ir tā līkuma tālākā, tā kur. Bet nu pagaidām neskatās baigi augsts, lai uzkāpt. Pasīsimies, jā. Bet karsts ir ļoti karsts ir. Kāpēc man dzīv vējiņš? Jā, vējiņš arī ir, bet silts vējš, nav augsts vējš, silts vējš. Redzēsim, kas tur tālāk mums tur sekos. Vai ļoti labs skats no turienes augšas. Eiro 4,40? Nu, kaut kur 2. 2,20 kaut kā tā, jā. Mēs tā tīkai jau tikām augšā, ir tāda ieeja iekšā, ir kase. Lai tiktu uz tiltiem, tas apmēram maksā 10 zloti. Cik kaut kā 2,20 sanāk. 2,20 sanāk, jā, tā kā dosimies uz tiltiem, pasīties, kā tur ir. Cilvēki atpūšās. Kastums liels, pēc ēnā atpūšās. Jā. Pasīties, kā izstāst tiltiem. Bet te augšā paši vējiņš pūš, ne? Jā. Jā, vējiņš pūš ļoti augšā. Nevar just to kastumu, te augšā tāds vējiņš paši tiltiem. Tāpēc kastums nav liels, bet ļoti labi. Tur ir visādi. Tātad kāpjam lejā no tilta. Tur tilts pa tām tepītēm kāpjam lejā no tā tilta. Pa otru ceļu. Un te jāpastās, vai varēsim tikt apakaļ uz. Vai apakaļ netiks? Būs jākāp augšā. Bet tilts ļoti smuk izskatās. Tepītēm lejā var nokāpt. Neko. Kukurūza aug. Jā, pēc kādu tiltu milzīgi. Calling you laughable. How are you feeling now?
making it all above, falling for you somehow. I can't refuse you, walking along the Roman way. Wish I could hear you every time that all you say. I'm doing so good. I'm doing so good. Esam ieradušies Belostokā. Jā, es tu mašīnītē nopērkot stāvvietā. Mums ir mēs nevidējām dzīvoklīt, un mums ir rekurs šlagbaums. Bet kā mēs tikām, tā kā, īpašnieks nav uz vietas, bet kā mēs tikām iekšā. Bet īpašnieks atsūtīja sākumā instrukciju, kā tikt vad iekšā. Un kā atbraukt, no kurienes braukt. Tad es ļoti labi, varēju runāt gan angļu, gan krieviski. Tad viņš atsūtīja visu instrukciju, tad mēs sākumā pasācīja, ka šitās ir durvis, mums ir. Tagad mums ir atslēga jau dabūt. Kā mēs tikām līdz atslēgai, šeit ir kods jāieved. Tad kandidāts viņš mums pateica, kāds kods jāieved. Tad mēs ievedījām šeit kodu. Šitā ievedījām pareizi kodu. Atvērās šīs durvis, tad mēs ar atslēgu vaļā. Tad mums atvērās. Atvērās durvis vaļā. Tad viņš pateica mūsu dzīvokļu numuru. Tad mēs atradām, kur jāiet. Mūsu dzīvokļu numuru pateica. Un jā, tad mēs atradām, ka mūsu dzīvokļu numurs ir šīs. Tad pienācām zem šitā te. Vēl viens kods. Tā kā šo kodu mēs uzrakstījām. Tad atvērās šitā kastīte vaļā. Uzvien šīs tās kastītes bija atslēgas ar visu šlagbaumu pulti. Un tad mēs domājām visu atslēgas un pulti no šlagbaumu. Tad mēs iedzinām visu. Jā, iesim iekšā mūsu numuriņā. Nevis numuriņā, bet dzīvoklī. Jā. Tā apmēram izskatās mūsu dzīvoklīts. Man jau ir iekārtoši un uzlaidīs bārdā. Jā, tā kā šeit ir spogulīts. Dvēļu, kur izšaut, izludinātais dvēļus ir, visi ir putekļu sūcējs. Visi kārtībā. Šitā ir viesistaba, arī tur kopā tāds divāniņš. Telzors, galdiņš. Kur trīskas ir. Plīts ir, cepeškās, tējkanna. Kafiju pat ir, viņi atstājuši tēju. Kafīra, te ir krūzīts viss tā, kas te vēl ir šķīvi ir. Jā. Te vēl ir šķīvi, krūzīts, glāzes arī ir, gan tādas. Jā. Kas te iekšā pasēs, te ir eļļa, kafija, cukurs, tēja. Viss, ko vajag. Te ir nosūcējs. Baiba jau ir piekrāmē. Te ir visādi, kur makaroni kaut kas atstājis vēl kaut kas. Baiba jau krāmē leduskapi. Jā, leduskapi piekrāmē. Tas viss ir smuki. Jā, ļoti gaišs dzīvoklīts. Skapīts var zēļu pakarināt. Tā te, ka mūsu guļamistaba. Ļoti skaists guļamistaba. Visās tur jau gūt arī forši. Būs arī, kur vādēt telefonu apakšā, ir zetkas. Kontelīdz, jā. Ļoti skaists, ļoti foršs dzīvoklīts.
Un iesim uz galveno vietu, ko vajag. Ir vansistaba. Vansistaba, jā, ir pots, izlietne, duškabīne. Bez mašīna pat ir iekšā. Ļoti skaisti viss ir. Ļoti skaisti. Man patīk. Jūs mums dzīvoklī, vai te pašā centrā, pats izmēs pa lokās laiks ir. Tikko baigi nolija. Tikko mēs iebraucam iekšā. Tāds laiciņš. Baigi nolija. Bišķi slaps pors, bet mums ir tā dīli. Ļoti skaisti. Veikala blakām te ir galerija centrs tāds. Priekšā ir CTC, Krops, Haus, Insais, Ezerās, viss kas Latvijā. Jā, un par šito dzīvokli mēs dabujām par 38 eiro pa vienu sūtu. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti lēti. Es nezinu, ka no šeit uzvērtā tāda cenas ir, bet tā, es domāju, ka priekš Latvijas tas izpār par lēto. Mēs tagad ejam pa vienu parku, laikam brauc tā kā slavenāko parku. Galā būs pils. Tātad laukumā viss ir slapš un salīs, jo tikko apmēram stundu apakaļ. Šādu stundu apakaļ, jā, nolija. Kārtīgi nolija. Tātad no 32 grādi, ka nolija, nokritās grādu uz 23 grādiem. Beidzot sāk pelpot. Ļoti nav aizstāts sutīs gaiss. Tur ir ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz turistu. Es nezinu, vai turistu daudz, vai ļoti daudz poļu ārā ir staigājās un bauda. Arī tas galdiņa viss pilns. Jā, pēc tam iesim pārst vakariņas kaut kur pasēdēt. Bet jā, bet daudz cilvēku ir, ļoti daudz. Un tagad redzēt pašu poļu, ka nāc staigā apkārt atpūšot. Nesēž mājās vasarā, bet iziet ārā, pastaigājās. Ļoti foršs laiciņš. Patīkams. Jā, un ļoti nobraukti bija pār 500 km, bet esam 570 km nobraukti. Esam pirmajā galamērķī, palikam šeit par nakti. Rītā jau brauciens būs uz Varšavu, bet esam apvienināti tādu soļiem tālāk. Man tās tur pa kreisi būs jāiet tālāk. Jā, navigācija arī rāda.
tāda mošeja, tā kā liela baznīciņa. Nezinu, kas tāda ir. Vai tu nezinu, kas tā ir par mošeju, ne? Nē. Vai mošeja ir? Jā. Tikko 7 minūtes apskaļ sāka. Skanēt zvans pulksteņu 9, tāds foršs. Mums klāpēc autobusu pusē ļoti. Atnācām pastaigāties, tikko bijām pēduši vakariņas, vai pakustēties. Iesim apakaļ uz to pašu ieliņu, un tad iesim uz dzīvo, gatavosies rītdienas braucienam. Tad smuks vējš ir norimies, kastums ir nogājis. Ļoti labi. Labi varēs pagulēt par nakti. Šukaņ. Jā, te var redzēt veikalu arī svētdienā staigā līdz 11 vakarā, lai varētu. Nu, ir tāda veikals, kas strādā, kas nestrādā, bet ļoti daudzreiz strādā. Skaisti.